cilvēki jau zina, ka, lai viņam mazāk sāpētu, vajag sev kaut kā iegrožot, saturēt. Kā jūs varētu teikt, kā pareizi izvēlēties sev piemērotāko šo muguras fiksācijas jostu? Kad slimnieks, pacients ir atnācis, viņam ir problēma. Ja to problēmu uzsāk veiksmīgi risināt, paiet zināms laiks, un viņš sāk atlapt. Un tanī periodā visbiežāk tiek pieslēgta šī fizikālā fizioterapija un tā tālāk. Un tā skaitā arī ortozēšana, jeb fiksācija ar jostu. Gribu uzreiz maldināt domu, ka neviena ortoze, neviena josta, neviena korseta, kā kurš viņu sauc, nenodrošina dzelžainu fiksāciju. Viņa mēģina nolikt pareizākā pozā un tonizēt paša muskulatūru. Un jebkurā gadījumā ar laiku paša muskulatūrai jāizstāj ir ortoze. Un tas ir liels, grūts, pacietīgs paša pacienta darbs. Man šeit ir 3 veidi. Jūs varbūt varētu noraksturot, kam varbūt, kurā gadījumā tas būtu derīgs un kam jāpievērš uzmanība. Piemēram, šeit es jūtu, ka šeit ir ļoti lielas tādas tā kā mēs viņus saucam par ribiņām. Ja? To varētu nosaukt par cieto ortozi, kas būtu vajadzīgi gadījumos, ja ir bijis lūzums, kur vajadzētu to fiksāciju tādu stabilāku, drošāku, arī uz zinām ilgstošāku, tad, šī ortoze varētu būt piemērot. Bet viņas ir visas domātas, tās, ko es patreiz rādu, jostas daļai. Ir arī ortoze, ko pielieto jostas krūždaļai, kas ir vēl lielāks, pielieto, kas ir krūždaļas pie krūždaļas lūzumiem un tā tālāk, tās 3-punktu ortoze. Viņas ir ļoti daudz, bet es vēlreiz uzsveru, ka tas jāizvēlās specialistam. Ja? Šī ortoze būtu tādu nopietnāk, teiksim, osteoporotisku vai kā citu lūzumu gadījumos, teiksim, arī traumatiski bojājums jānāk cilvēkam. Ja? Bet viņš nav liels. Kompresijas ir minimāli. Ja? Operācija nevajag. Mākslīga fiksācija nevajag. Tad šī ortoze, un viņš pēc 3, 4, 6 mēnešiem būs vesels. Šo ortozi es iesaku tiem, kam ir muguras problēmas, kam ir bijuši vairāk sāpju, tāds epizodes, bet viņi joprojām ir aktīvi. Vai darbā, sadzīvē, vaļaspriekā un tā tālāk. Tad uzliekot šādu ortozi, viņš ir drusku nodrošināts vairāk. Viņš jūtās komfortablāk. Un kam jāpievērš uzmanība, teiksim, tam, kad viņam ir tā kā lielas tās malas, vai kad ir tas fiksators iekšā? Te es atkārtošos, kad uzmanība ir jāpievērš ārstam, kas iesaka ortozi, ar kādu mērķi. Ja? Bet slimniekam viņā ir jājūtās ērtāk. Viņš nevar justies, kaut kas man ir briesmīgi liekas un tā tālāk. Tas nevar būt mokas viņam, kas ir uzlikts kā sots pa kaut ko. Jā. Bet tas viņam jābūt kā atvieglinājumam. Ja? Un varbūt mēs varam uzlikt kādam. Jā, jūs varat, un te viena kundze teica, ka viņai esot problēmas. Un šī tieši piemērot jostas krūzdaļā ar to domu, ka viņa gan nedaudz fiksē, bet viņa ļauj darboties. Nāciet, lūdzu, pagriežties pret mani un pret kameru. Tātad, principā, tā izvēloties, piemeklējot jostu, viņa arī noteikti ir jāpielaik. Obligāti. Un tādēļ neiesaku iegādāties, varbūt, lai arī nekāds neļaunājās aptiekās, kur tas nav iespējams, bet aiziet uz centriem vai tur, kur tas ir iespējams, kur ortopēds pienāk klāt, uzliek, parāda, kā to darīt. Un šī ortoze ir ar dubulto savilkumu un jābūt, lai šeit un apakšā būtu vienāds. Un to panāk, veicot tādu slīpu lipināšanu, nevis taisnu, ka pielipim, bet slīpu. Un mēs tagad, kundzi, ievilksim drusci. Un tam sānu malām nofiksē. Jā, un sānu maliņas nofiksē. Un tagad kundze teiks, ko viņa jūt, jo... Ļoti labi es jūtos. Nē, ir tāda drusciņa drošības sajūta, stingrības sajūta. Ja? Viņi neatrisina jūsu problēmu pilnībā, bet atvieglinājumi dos. Jā, es jūtu. Pavisam labāk. Ar ortožu palīdzību cilvēks var saglabāt kustīgumu un mobilitāti līdz pat sirmam vecumam. Kā jau ārsts minēja, šādas ortozes pašrodzīgi iegādāties nevar. Tās jāiegādājas pēc ārsta norīkojuma. Ortožu pārstāvniecībās, kur pacientam piemeklē atbilstošu izmēru, apmācību, kā pareizi lietot ortozi. Jāatzīmē ir fakts, ja ortoze tiek velkāta pareizi, tā var kalpot pat vairākus gadus. Tikai jāatcerās, ka ortoze palīdz ārstniecības laikā. Tā nevar būt vienīgā ārstniecības metode ilgstošu sāpju gadījumā. To nedrīkst nesāt arī 24 stundas diennaktī. Mugurai jāļauj atpūsties ik pēc 3-4 stundām.
Stabilizējošā ortoze mugurkaula jostas daļas atslogošanai. To lieto mugurkaula jostas daļas sāpju gadījumā. Ir viegli stabilizējoša. Ortoze mugurkaulas lejas daļas aprūpē ar muskuļus aktivizējošo atslogojumu iedarbību. Elastīgais elpojošais izstrādājums optimāli pieguļ anatomiskajai formai. Tas ir ļoti viegls un sniedz augstu velkāšanas komfortu, viegli uzlikt un novilkt. Ortēzēm ir elpojošs materiāls, maigs ādai, un to nevar pamanīt zem apģērba. Ortozes ir svarīga terapeitisko pasākumu sastāvdaļa, ko pareizi nozīmē ārsts. Mugura ir viennozīmīgi tā lieta, kas visbiežāk cilvēkam sāp, bet ļoti daudz cilvēku arī sūdzās par to, ka viņiem sāp un tirpst rokas. Ko tas nozīmē? Visbiežākais iemesls roku tirpšanai un sāpēm ir tā saucamās kompresijas neiropātijas. Un visbiežākais piemērs ir diezgan plaši izplatītais karpālā kanāla sindroms, kurš skar līdz pat 10% iedzīvotāju kopumā. Un tipiskie slimības simptomi ir tirpšana. Sākotnējā stadijā šī tirpšana ir tikai naktīs vai arī pēc lielākas darba slodzes. Pēc tam slimībai progresējot šī tirpšana kļūst ļoti spēcīga. Galējās tādās stadijās ir redzēti pacienti, kas nav spējīgi pat noturēt krūzi rokās vai aizpogāt mēteli, jo rokas ir nejūtīgas un muskuļi nekustās. Kāda diagnostika primāri tiek nozīmēta šim cilvēkam? Diagnostika sastāv no 2 blokiem. Viens ir pacienta sūdzības, kuras izvērtē ārsts, jeb klīniskā aina, un otrā diagnostikas bloks ir tā saucamā neirogrāfija, jeb elektromiogrāfija. Ir jānosaka vidusnerva stāvoklis konkrēti, vai nav notikusi nerva kompresija tā saucamajā karpālajā tunelī. Pie nerva kompresijas impulsa vadīšana pa nervu palēninās, un ar neirogrāfiju tieši šo impulsa vadīšanas ātrumu arī jānosaka. Nervs tiek stimulēts virs karpālā tudeļa un piereģistrēts, kā impulss nokļūst cik ilgā laikā no stimulācijas vietas līdz reģistrācijas vietai. Šajā gadījumā tiks pārbaudītas nerva sensorās šķiedras vai jušanas šķiedras, un nervam tāpat ir arī kustības šķiedras, ko arī var pārbaudīt tikai reģistrāciju veicot no atbilstošā muskuļa. Ja nervs ir komprimēts, tad šī latence pagarinās un impulsa vadīšanas ātrums palēninās. Un kāds tad pavarās šīs ārstēšanas iespējas, vai vispār šo problēmu var atrisināt? Jāsaka tā, ka šeit ārstēšanu arī var sadalīt 2 lielos blokos. Viens bloks ir visas tās ārstēšanas metodas, kas nav saistītas ar operāciju, un otrs bloks varētu būt tā operācija. Bet sākotnēji, tad pieskaroties medikamentozai ārstēšanai un pasākumiem, kas nav saistīti ar operāciju, tad galvenā nozīme ir lokālai medikamentu ievadē nerva rajonā, tā saucamā blokāde. Protams, ļoti būtiski ir arī ievērot ergonomikas principus darbā, atpūtināt rokas. Tad var pielietot arī šās tā saucamās nakts ortozītes. Šī te būtu plaukstas ortoze, un šī te arī, ko tipiski varētu izmantot pie karpālā kanāla sindroma uzlikšanai naktīs. Plaukstas ortozes uzdevums ir noturēt plaukstu attiecībā pret apakšdevumu taisnā pozīcijā. Tādā veidā šis te spiediens šajā te uz to vidusnervu ir viszemākais. Efekts no šīs te ortozes ir diezgan labs uzreiz. Šī te tirpšana un sāpes naktī būtiski samazinās. Visa ārstēšanas pasākuma, kas nav saistīta ar operāciju, pielietojumi vieglas, līdz tādai vidēji smagai kompresijas neiropātijai. Taču, ja slimība jau ir ielaista vai viņa jau sākotnēji attīstās strauji un ierodoties pārsti jau ir smagā stāvoklī, tad ar lielāko ticamību tā ārstēšanas metodu visdrīzāk varētu būt operācija. Pienācis laiks doties arī uz medicīnas sabiedrību ārstu, palūkoties, kā tad operācija notiek. Ir 2 pamatā veidi, kā atbrīvot šo te nervu no nospieduma. Ir tā saucamā konvencionālā, jeb parastā, jeb varētu arī teikt vecā metode, kad
Plaukstas pamatnē tiek izdarīts apmēram virs šīs te nospiedušās saites apmēram 3-4 cm liels grieziens, tiek pārdalīta āda, zemādas, audi, līdz pat tiek vizualizēta šī te saite, kuru arī tad pārgriež, nervs tiek atbrīvots un tad tiek šī te brūcīte slēgta. Endoskopiskās operācijas būtība ir tāda pati. Operācijas mērķis ir pārgriezt šo te saiti, tikai tas tiek izdarīts caur plaukstas pamatnē, tiek izdarīts neliels grieziens. Caur šo nelielo griezienu tiek zem ādas ievadīta videokamera, kas pēc būtības aizviecot ķirurga aci. Ķirurgs turpmāk skatoties monitorā redz šo te saiti un tad arī pārgriež šo te nervu. Rezultātā tiek daudz mazāks audu traumatisms panāks, netiek bojāti plaši zemādas un ādas audi. Ir tikai apmēram 1 centimetra gara brūcīte, un skatoties monitorā šī saita arī tiek pārdalīta tādā veidā pacientam saudzīgākā un draudzīgākā veidā. Plus ir tādi, ka ir daudz labāks kosmētiskais efekts, ir daudz mazāk sāpes pēc operācijas. Operācija tiek veikta dienas stacionārā, vietējā anestēzijā. Tas nozīmē, ka pacients ir pie samaņas. Operācijas laiks ir aptuveni 40 minūtes. Stundu pēc tās pacients var doties mājās. Neveicot šo operāciju, būs muskuļu izdilums, kā tāda smagāka pakāpe, bojājuma pakāpe, un roka funkcionāli traucējumi. Man sakot, cilvēks zaudē normālu plaukstas funkciju. Plus ir sāpes sindroms, izteikts nakts sāpes, tirpšanas, nejūtīgums un tā tālāk. Ir bijuši pat gadījumi, kad nevar aiztaisīt pat blūzē vai kreklam pogu vai kaut ko paņemt, pat līdz tam, kad ir ierobežot sevis apkalpošana. Ja, tas ir paņemt krūzīti, paņemt un tā tālāk, viņš nevar noturēt, viņam krīt ārā. Vai tas jādara ar otru roku vai jālūdz vēl kādam. Līdz ar to tā dzīves kvalitāte ļoti, ļoti stipri pazeminās. Mēs redzējām, ka operācija nebūtu nav ilga, viņa ir ļoti ātra, un rehabilitācija pēc viņas arī ir salīdzinoši ātri. Vai fizioterapijas nodarbības arī ir labas tieši rehabilitācijas posmā? Agrīnajā rehabilitācijas posmā, tad, kad pacientam ir izteiktas sāpes, dabiski pēc operācijas ir kaut kādas sāpes un ir brūces dzīšana, tad fizioterapija nav indicēta. Tad ir indicēts miers un ir jāsadziedē brūcīti. Taču vēlienā atveseļināšanās posmā fizioterapija būtu ļoti ieteicama tādēļ, lai kustinātu šo te rociņu, lai neveidoties saugumi starp nervu ķīpsli un operēto vietu, kā arī fizikālā terapija. Ir dažādas metodes, lai mazinātu saugumu rašanos operētā rajonā, jo arī saugumi intensīva rašanās var sekundāri nospiest šo te nervu. Un paldies, gribam pateikt ne tikai mēs, bet arī mūsu sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6, kur turpmākos 3 mēnešus saņemsiet savā paskastītē, lai smeltos zināšanas, kā parūpēties par savu veselību. Paldies jums! Paldies jums arī! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamsestdien!